Kāpēc Tūkstnesis? Jā, es tur nonācu nejauši 2 gadus atpakaļ. Bija dzīvē sāpīgs moments. Tas man aizsūtīja autonomijā daudz tālāk, jo es sapratu, ka vienīgais, kā nebūt šajā it kā sliktajās emocijās, ir tīrās dienas, tad es esmu ārpus šī visa, jā. Un vienkārši intuitīvi es jūtu, ka man ir jābrauc uz Maroku, un es jau izlasīju, ka tur ir kaut kāda ekskursija uz Tūkstnesi, un es domāju, man noteikti jāizbrauc uz turieni. Un tad es stāstīju arī par to Tūkstnesi, un tad mums radās ideja, klausies, aizjām divatā, pamēģinām paši. Nu, ejam vienkārši paši pa to Tūkstnesi un paliekam pa nakti, nedzeram, nēdam. Nu, vienkārši pamēģināt priekš sevis, jā, un to mēs arī izdarījām. Es redzēju, ka Tūkstnesis pats kā tāds ir ļoti transformējoša vieta. Kāpēc? Tādēļ, ka nav šo programmu, nav māju, nu, ir kaut kāda minimāla kaut kur koki, ja, bet nav šī sociuma, nav nekā. Tā vieta pati par sevi ir ļoti, ļoti attīroša, ja,